Jūs paši viņus radījāt. Jūs paši par savu naudu, ar saviem likumiem un savu bezdarbību izaudzinājāt milzīgu, naidīgu 5. kolonnas armiju savā pašā galvaspilsētā un savā valstī. Un tagad jūs sēžat, skatāties ziņas, šausmināties par to, kas notiek pasaulē, un brīnāties, kāpēc tik daudzi cilvēki jūsu valstī atklāti vai klusībā ienīst valsti, kurā viņi dzīvo. Man ir jums kaut kas jāatzīst, un tas jums ļoti nepatiks. Jūsu integrācijas politika nav vienkārši kļūda. Tā ir absolūta, monumentāla un apzināta izgāšanās. Es esmu krievs, es piedzimu un lielāko savās dzīvēs daļu nodzīvoju Maskavā. Man ir 50 gadi. Pagātnē es biju Krievijas opozīcijas polittehnologs. Mana profesija, mans ikdienas darbs gadu desmitiem bija pētīt sabiedrības viedokli, manipulēt ar masām, veidot politiskas kampaņas un saprast, kā strādā propaganda. Es zinu, ka smadzenēs tiek iestādātas idejas, un es zinu, ka sabiedrības tiek sašķeltas. 2021. gadā es sapratu, ka mana dzimtene gaiss ir kļuvis pārāk indīgāks un bīstams brīvai domai. Es sakrāvāju čemodānus un aizbēgu. Tagad es dzīvoju Rīgā. Es neesmu vienkārši vēl viens emigrants. Es esmu cilvēks, kurš lasa jūsu ziņas, skatās jūsu politiku sēžas un redz tam cauri. Paliciet līdz beigām, jo tas, ko es jums šodien pateikšu, nebūs pateikams glaimoģums. Tas būs augsts, profesionāls un ļoti sapīgs skats no malas uz to, kad jūs paši atdevāt trešdaļu savas valsts Kremla ietekmei. Sāksim ar manu dzīvi Krievijā. Es biju tur, kad viss sākas. Maskava 2000. un 2010. gados bija ilūziju pilsētā. Es strādāju ar opozīcijas politikiem, mēs mēģinājām būvēt demokrātiju, bet mēs redzējām, ka soli pa solim valsts aparāts pārvēršas par monstru. Es pelņu labi, es dzīvoju pašā centrā. Man bija lieliska ģimene un status. Bet es redzēju, ka televīzija lēnām, bet metodiski iznīcina cilvēku spēju domāt kritiski. Es redzēju, ka tiek veidots ārējais ienaidnieks. Pēdējos 10 gadus tur es jūtos kā cilvēks, kurš stāv uz dzelzceļa sliedēm, redz tuvojoties vilcienu, kliedz uz citiem, lai viņi bēg, bet viņi tikai smējas un saka, ka tas ir tikai kino. 2021. gadā, kad sāka apcietināt manus kolēgus un draugus, es sapratu, ka vilciens ir klāt. Man bija jāpieņem lēmums 24 stundu laikā. Es izvēlējos Latviju. Ko es domāju par Latviju pirms atbraukšanas, būšu atklāts. Maskavā mēs par jums domājam maz. Opozīcijas aprindas Latvija šķita kā maza, maiga Eiropas valsts, kura ir veiksmīgi izbegusi no padomju savienības smurga. Mēs zinājām, ka te ir krievvalodgie, bet mēs domājam, ka viņi ir eiropeiski krievi. Tādi, kuri saprot, kādā brīvībā viņi dzīvo. Man bija stereotips, ka Rīga ir pilnībā integrēta Eiropas pilsēta, kurā visi runā latviski, bet vajadzības gadījumā aiz cienas pret turistiem var pāriet uz krievu valodu. Es domāju, ka šeit valda rietumnieciska domāšana un pilnīga norobežošanās no Maskavas narratīviem. Cik ļoti, cik briesmīgi es kļūdījos. Es atceros savas pirmās dienas Latvijā. Bija 2021. gads. Es izgāju no lidostas, iekāpu taksometrā. Taksists klausījās Krievijas popmuziku un uzreiz sāka ar mani runāt krieviski. Es nodomāju, labi, viņš redzēja, no kurienes ir mans reis. Nākamajā dienā es aizgāju uz lielveikalu vienā no Rīgas mikrorajoniem. Es piegāju pie kases un teiku labdien. Kasiere paskatījās uz mani un atbildēja krieviski. Es izgāju uz ielas un dzirdēju tikai krievu valodu. Es iegāju kafejnīcā, un tur sēdēja jauni cilvēki, kuri apsprieda Maskavas ziņas. Mans pirmais šoks bija paralizējošs. Es biju aizbēdzis no Krievijas, bet man likās, ka esmu izkāpis kādā Maskavas apgabala priekšpilsētā, kurai vienkārši ir uzliktas Eiropas
savien bas decorācijas. Tas mani šokēja līdz sirds dzilumiem. Tajā pašā nedēļā es pieņemu lēmumu. Es neesmu atbraucis uz mazo Krieviju. Es esmu atbraucis uz Latviju, un es sakšu ar valodu. Šis ir pirmais un galvenais punkts, kurā es gribu iznācināt vietējo krievu valodu gomelus. 3 gadi. Man 50 gadus vecam vīrietim ar pilnībā izveidotu dzīvi un stresu pēc emigrācijas. Vajadzēja precīzi 3 gadus, lai no pilnīgās nulles apgūtu latviešu valodu līdz C1 līmenim. Es tagad lasu jūsu likumus oriģinālā. Es skatos jūsu teātra izrādes un es brīvi rakstu dokumentus. Jā, man varbūt ir viegls akcents, bet es runāju un domāju latviski, kad esmu šajā vidē. Tāpēc mani pārņem neaprakstāmas dusmas un nicinājums, kad es dzirdu vietējos krievus, kuri te ir dzimuši vai nodzīvojuši 30, 40 gadus, sakam, ka latviešu valodā ir pārāk grūta. Tā ir klajā, bezkaunīga melošana. Latviešu valoda nav kaniešu valoda. Tā ir indo-eiropiešu valoda ar logisku gramatiku. Ja tu nevari iemācīties valodu 30 gadu laikā, tas nav intelekta trūkums. Tā ir apzināta, lepna, imperiska iedomība. Tas ir paziņojums. Es esmu saimnieks, man nav jāpielāgojas jums. Jūs pielāgosieties man. Tas ir tas pats toksiskais šovinizms, no kurā es bēgu Maskavā. Vietējie krievvalodīgie, kuri nespēj pateikt ne vārda latviski, ir monumentāls slinkuma un nesienas iemiesojums. Bet lūk, kur sākas mana vismagākā kritika, un šis sitiens būs veltīts jums, latviešiem, jūsu valdībai un jūsu politikiem. Kā politehnologs es skatos uz šo situāciju, un es redzu briljantu politisko spēli, kas iznācināja jūsu sabiedrību. Jūs apsūdzat vietējos krievus nevēlešanās integrēties, bet patiesība ir tāda, ka jūsu valsts politiskajai elitei integrācija nekad, nevienu nolādētu dienu, nav bijusi izdevīga. Skatīsimies uz faktiem. 20-30 gadus jūsu valsts pati par savu naudu finansēja un uzturēja paralēlo sabiedrību. Jūs atļāvāt pastāvēt bērnu dārziem, kur bērni nespēlējas latviski. Jūs atļāvāt skolām mācīt bērnus krieviski, veidojot absolūti izolētu burbuli. Jūs atļāvāt translēt Krievijas televīzijas kanālus, kuri 24 stundas diennaktā lēja smadzenes imperialistisku indi. Jūsu bankas, jūsu valsts iestādes, jūsu pakalpojumu sniedzēji automātiski pārgāja uz krievu valodu, tik līdz kāds nespēja izspiest 2 vārdus valsts valodā. Kāpēc, lai šis cilvēks mācītos valodu? Jūs radījāt viņam absolūtu komforta zonu. Kāpēc jūsu politiķi to darīja, jo tas bija politiski izdevīgi. Katras vēlēšanas, tas ir klasisks politehnoloģijas triks. Labajām latviešu partijām vienmēr vajadzēja lielo, briesmīgo krievu laci tepat aiz stūra, lai mobilizētu savu elektorātu. Balsojiet par mums, citādi atnāks krievi. Un tieši tāpat vietējām tā saucamajām krievu partijām vajadzēja naidīgos, nacionalistiskos latviešus, ar kuriem baidīt savus vēlētājus. Balsojiet par mums, citādi latviešu fašisti jūs iznīcinās. Tā bija perfekta cīniska simbioze. Abas puses barojas no šī mākslīgi uzturētā konflikta, asta integrācija būtu iznīcinājusi šo brīnišķīgo biznesa modeli. Jūsu politiķi, smaidot un runājot par latvisku Latviju, patiesībā pārdeva jūsu drošību par deputātu kresliem. Ļaujiet man minēt konkrētu personīgu piemēru. Kad es mēģināju iekārtot savu bērnu skolā Rīgā, es saskaros ar sistēmu, kas man atgādināja segregāciju. Es iegāju skolā un direktore, laipni smaidot, man paskaidroja: redziet, mums ir latviešu plūsma un mums ir krievu plūsma. Es gāju pa skolas gaitēniem un redzēju neredzamu sienu. Bērni, kuri mācījās viena ēkā,
sava starpa nerunāģa. Viņi nesazinaģas. Viņi auga kā divas dažādas ciltis, kuram nejauši gadadžies dzīvot viena teritorija. Kad es teiku, ka es kā krievs gribu, lai mans bērns makas tikai latviski kopā ar latviešu bērniem, uz mani skatājās kā uz jukušu. Man mēģināja iestāstīt, ka bērnam būs psiholoģiska trauma. Es pateiku ne. Mans bērns tagad runā latviski labāk nekā dažs labs vietējais pēc vidusskolas beigšanas. Bet tā sistēma tā bija jūsu pašu radta. Jūs paši uzbūvējāt šos geto. Tagad parunāsim par mediju telpu un informācijas karu. Krievijā mēs zinām, cik maksā smadzenu skalošana. Tas ir miljardiem vērts industrijas zars, un ko darīja Latvija? Latvija atvera savas durvis un teica: lūdzu, skalojiet smadzenes mūsu iedzīvotājiem pilnīgi bez maksas. Gadu desmitiem rgās mikrorajonos logos spīdēja zilie ekrāni, kur Solovjovs un Kiselovs stāstīja par sapuvušajiem rietumiem un diženo Krieviju. Cilvēki dzīvoja Eiropas Savienībā, saņēma Eiropas algas, baudīja Eiropas brīvībās, bet viņu galvās atradās Maskava. Un jūsu atbildīgās iestādes sēdēja un stāstīja par vārda brīvību. Vārda brīvība nav atlauža ienaidniekam būvēt militārās bāzes tavu pilsonu pratos. Tikai tad, kad sākas atklāts asinains karš 2022. Gadā, jūs pēkšņi pamodāties un sākat slēgt šos kanālus. Bet smadzenes jau bija saindētas. Jūs lavāt audzējām augt 30 gadus, un tagad brināties, kāpēc pacients klepo asinis. Paskatīsimies uz darba tirgu un birokratiju. Krievijā viss ir pakārtots varai un hierarhijai. Latvijā jūs lepojāties ar eiropeiskam vērtībām, bet kāda bija realitāte gadiem ilgi. Ja jauns latvietis no reģiona atbrauca uz Ragu meklēt darbu no vīna restorāna, veikala vai ofisa piepras, ja krievu valodas zināšanas. Tas bija un joprojām dažviet ir pazemojoši. Valsts pamata nacija tika piespiesta mācīties minoritātes valodu, lai sava valsts dabūtu darbu viesmīlā amatā. Kur vēl pasaulē tas ir iespējams? Mēģiniet aizbraukt uz Franciju un pieprasīt, lai visi runā ar jums angliski, jo jūs tā gribat. Jūs izmies un izmeties uz ielas. Bet jūs, latvieši, ar savu nebeidzamo pacietību un toleranci, liekat muguras. Jūs paši adaptējāties saviem viesiem aizmirstot, ka esat saimnieki. Kāds ir rezultāts šodien? Jūs beidzot esat pieņēmuši lēmumu pāriet uz izglītību tikai latviešu valodā. Kā politehnologs un kā pilsonis es saku, tas ir absolūti pareizs, valstiski nepieciešams lēmums. Bet kā novērotājs es jums saku, jūs esat nokavējuši tieši 25 gadus. Tagad, kad jūs to darāt piespiedu kārtā un lielas geopolitiskas krīzes ēnā, tas vairs neizskatās pēc dabiskas integrācijas. Vietējiem krievvalod gaģiem tas izskatās pēc atriebības un soda. Viņi nespēj to pieņemt, jo jūs viņus pieradināģat pienesodam abas. Jūs viņus izlutināģat. Jūs viņiem iedevāt nepareizus signālus gadu desmitiem ilgi. Tāpēc tagad mēs redzam agresīģu, neapmierinātību un sabiedrības šķelšanos, kas ir asāka nekā jebkad agrāk. Kā es jūtos tagad, dzīvojot Latvijā, kopumā es esmu šeit jau gandrīz 4 gadus. Man ir labi, es izbaudu ragas mieru, es novērtēju gaisu, dabu, drošību. Man ir izveidojies latviešu draugu loks. Kad es ar viņiem runāju latviski par vēsturi, par politiku, viņi bieži vien skatās uz mani ar izbrainu. Viņi nespēj noticēt, ka krievs no Maskavas viņus saprot labāk nekā kaimiņš, kurš dzīvo blakus durvīs kopš 80. gadiem. Es nejūtos kā svešinieks latviešu vidē, jo es cienu jūsu noteikumus. Bet es jūtos kā absolūts svešinieks, pat ienaidnieks, vietējo krievvalodo vide. Kad es mikrorajonā veikalā dzirdu, ka kāda sieviete kliedz uz pārdevēju, ka nesaprot latviski, man gribas viņai pieiet klāt un pateikt visu, ko es par viņu domāju. Viņi
ir nolaupa juši, manu, tautabu, un padarajuši, to par toksisku, za mogu šaģa valst. Kas man irmain džies pa šiem gadiem, es esmu kluvis daudz asāks. Sakuma pirmaģa gada es bidžu iecietagaks. Es mēģināju saprast abos pušu. Es domāju, nu ja, viņiem te bija grūti 90. rūpnāksās aizverās, status zuda. Bet tad, kad es pats izgāju cauri valodas mācīšanas procesam, kad es izlasīju jūsu vēsturi nevis no padomju grāmatām, bet no dokumentiem, mana empatija pret vietējiem impērijas faniem pazuda pilnībā. Man viņu nav žēl, ne par gramu, bet man ar vairs nav ilūziju par jūsu politiku godāprātu. Es tagad skaidri redzu, cik daudz lēmumu tiek pieņemti tikai un vienīgi populismam, nevis reālai valsts stiprināšanai. Vai es nožēloju, ka atbraucu uz Latviju? Nē, nekad. Es nekad neatgrieztos Krievijā, kamēr tur pastāv šis fašistiskais režims. Latvija deva man patvērumu, un es atdevu Latvijai savu cienu un centienus kļūt par dergu sabiedrības daļu. Es ieteiktu braukt šurp ikvienam adekvātam cilvēkam, kurš bēg no diktatūras. Bet es gribu, lai mana pieredze ir brīdinājums jums. Valsts nav tikai karoks masta un dziesmu svētki reizi 5 gados. Valsts ir ikdienas darbs, valsts ir valoda uz ielas, valsts ir tas, kas notiek skolās katru dienu. Mans ziņojums latviešiem ir ļoti vienkāršs, bet skarbs. Jums ir jāpārstāj būt naiviem, jums ir jāpārstāj baidīties aizvainot tos, kuri jūs neciena. Jūs esat savā zemē, jums ir brīnišķīga valsts, ārkārtīgi sarežģīta, bet skaista valoda, un jūs esat pārcietuši to, kas citam nācijām būtu salauzis mugurkaulu. Bet jūs nedrīkstat ļaut šo valsti lēnām graut no iekšienes. Jums ir jāsaprot, ka Krievu latvietis var pastāvēt tikai tad, ja šis cilvēks pilnībā par 100% atzīst Latvijas valstiskumu, zina valodu un ciena tas vēsturi. Žane, viņš nav nekāds Krievu latvietis. Viņš ir ģeopolitisks instruments. Pārstāģiet attaisnoties sava valsts, pārstāģiet pāriet uz Krievu valodu, lai tikai izvairītos no konflikta. Konflikts jau ir, tas ir neizbēgams, un jo ātrāk jūs to izslimoģiet, jo ātrāk jūs kļūsiet veseli. Maskavas mašinērija saprot tikai vienu valodu, spēka un pārliec bas valodu. Ja jūs stāvat stalti, ja jūs pieprasat cienu, viņi atkāpsies un pielāgosies. Tiklīdz jūs noliekat galvu tolerance. Viņi uzkāps jums uz kakla. Es zinu, ka daudziem, gan krieviem, gan latviešiem, mani vārdi tagad izklausās nepatīkami un radikāli, bet patiesība bieži ir nepatīkama. Es izgāju šo ceļu, es to redzu skaidri, kā jūs vērtējat manu skatījumu, vai jums pietiks drosmes atstāt savas valsts politiskas kļūdas, un vai jums pietiks spēka tas izlabot. Rakstiet komentāros, ko jūs par šo visu domājat, un atcerieties, jūs veidojat šīs valsts nākotni ar katru vārdu, ko pasakāt uz ielas, veikalā vai vēlēšanu iecirkni. Es gribu dzirdēt jūsu domas. Šis bija mans stāsts un mana patiesība par Latviju. Saglabājiet to, kas jums ir. Citādi jūs to pazaudēsiet, paši pat nepamanot